nākošā slaida. Mēs ar to nodarbojamies ļoti daudz un dikti. Īsti par mūsu slimnīcu. Tātad mums ir 220 gultas. Precīzi dati vēl par 25. gadu nav zinām, tāpēc ir apmēram gandrīz 8000 operācijas, no kurām apmēram vairāk nekā puse tiek veikts ar īrētiem instrumentiem, jo, kā jau zināms, endoprotezēšanā pamatā specifiskie instrumentu komplektie visi ir īrētiem, nomātie no firmām. Un ir arī diezgan salīdzinoši liels skaits ar tā saucamiem īslaicīgi īrētiem instrumentiem. Un par to, lai visiem būtu skaidrs, kas ir kas, tad īrētais instrumentu komplekts tiek piešķirts ārstniecības iestādēm uz īsāku vai ilgāku atrunātu laiku, vai arī uz konkrētu operāciju skaitu. Mēs, principā, lai būtu vieglāk iedalīt, es vienkārši pieņēmu, ka ilglaicīgi izīrēti instrumenti tie ir lietošanā, kas ir vismaz mēnesi, ja ne mazāk kā 10 operācijas. Un parasti ir tā, ka lietotājs ir tas, kurš maksā par ievietotiem implantiem un par vismaz protezēšanas instrumentiem maksas netiek prasīta. Un ir īslaicīgi izērējami instrumenti, kas atnāk lielākoties uz vienu operāciju, vai uz ļoti īsu laiku, kuru laikā viņi ir jāizmanto, vai nu tos piešķir firma. Ir dažādas situācijas, kad mēs paši esam vērsušies pie kādas no mūsu kaimiņu slimnīcām, vai arī citas slimnīcas ir vērsušies pie mums, un mēs esam izīrējuši vai nu instrumentus, kuri pieder firmai, un, protams, ar firmas ziņu, lielākoties tie firmas pārstāvi, kas šo izīrēšanu lūdz, ja vien tā nav neatliekama situācija. Vai arī ir pat tā, ka mēs esam tos instrumentus, kurus mēs paši pērkam, paši esam īpašnieki, esam izīrējuši arī atsevišķām slimnīcām, kuras to kādreiz ir prasījušas. Un, protams, ka bezmaksas un īrēto instrumentu kategorijā ietilpst arī instrumentu uz aprobāciju, jo tie parasti ir arī tieši tādi paši ceļojošie komplekti, kas tiek izmantoti ne tikai Latvijas ietvaros, bet arī ārpus Latvijas. Ļoti daudz instrumentu mums nāk gan no Vācijas, gan no Polijas un tam līdzīgi. Protams, ka ir ļoti daudz pozitīvas lietas. Instrumenti ir ļoti dārgs prieks. Un protēzēm, katras firmas protēzēm ir specifiski instrumenti, implantu ievietošanas tehnika, specifiski instrumenti. Un ja tie visi būtu jāpērk, jo kā likums mēs nestrādājam tikai ar vienu, mums ir vismaz gūžē ir vismaz 5 dažādas endoprotezēšanas tehnikas, ir tāpat celim, ir plecam un tā tālāk. Un tie visi ir instrumentu komplekti, kas nesastāv no 10 vai 20 instrumentiem, bet ir 40, 50 un vairāk dažādu lielumu instrumenti. Ja ir labi noslēgts līgums, un ar protēzēm tā lielākoties ir, kā šos instrumentus, tos, kas tiek bojāti, viņus nomaina bez maksas, atsevišķi atruna par vienreiz lietojamām lietām, kuras ir, piemēram, vadstieplis un tam līdzīgi, tās mēs pērkam. Savādāk ir ar osteosintēža instrumentiem, tur lielu daļu mēs bez maksas nevaram aizvietot, jo ir mazākas izmaksas un citi principi, līdz ar to nevar teikt, ka visi remonti un nomaiņi ir pilnīgi bez maksas, bet jebkurā gadījumā tas ir ievērojams ietaupījums, jo remonti maksā dārgi. Ir ceļš specifiskiem instrumentiem, kurus ir jāsūt uz ražotāju izraudzītajām un pilnvarotajām firmām. Līdz ar to nav nepieciešams arī var izmantot retas operācijas tehnikas, kuras neizmanto bieži, un instrumentē pašā laikā neputekļojas plauktā, bet tos mierīgi šādā veidā var organizēt pareizu plānošanu, izmantot slimnīcas ne tikai Latvijā, bet vairākās valstīs, kā arī to daudzas firmas piedāvā. Līdz ar to ārstiem ir plašākas iespējas pamēģināt kaut ko jaunu, veikt retas operācijas un nav jāatsaka pacientam tikai tāpēc, ka instrumentu nav, mēs viņus nevaram nopirkt. Mēs viņus varam iznomāt.
Ir, protams, arī nomas instrumenti, kuru tīri par instrumentu nomu ir jāmaksā arī kaut kāda summa, bet tas jebkurā gadījumā ir lētāk nekā uzturēt pašiem, un ja ceļš šie te īslaicīgi nomājumie instrumentu komplekti, tur nav remonta izmaksas, nav jāsadz pašiem, nu tā tam būtu jābūt. Bet ir, protams, arī šai te lietai ēnas puse. Ir daudz, kas ir atkarīgs no pareizas darba organizācijas, no tā, kā viss posms strādā, un tīri no mūsu pašu ikdienas ir kādreiz, tagad tas ir gājis mazumā, bet, ir vēsturiski instrumenti atnāk, mēs nezinām, kas ir pasūtītājs, kad būs operācija un kam viņa būs. Vai arī ir bieži gadījumi, kad ir operācija veikta nesaskaņojot un ar atbildīgajām struktūrām slimnīcā, un tad ir implants izmantots un nav skaidrs, kurš par to samaksās piegādātājiem. Bet, manuprāt, tam, ko piekritīs sterilizācijas nodaļas mums visā Latvijā, vislielākā problēma tā, ka instrumenti atnāk ļoti vēlu vai iepriekšējās dienas vēlā vakarā. Vai tas ir, tiešām dramatiska situācija, ka tas ir īsti pirms operācijas un ārstam vajag operēt, jo mums ir viens princips, tieši tas, ko minēja arī doktors Džeriņš un Gundars atsaucās, ka ja tu saņem, mēs neusticamies nevienam, tāpēc, ka saņemot sterilu instrumentu komplektu no kaut kurienes, mēs nekad nezinām, pirmkārt, kas tur ir iekšā, ko mums vajadzēs atdot, kā tas viss ir apstrādāts, cik tas ir droši lietojams. Un tāpēc arī mēs vienmēr un visur prasam to, ka mums vajag laiku, lai šos instrumentus apskatītu, pārbaudītu, sagatavotu lietošanai. Jo ir instrumenti, kas ir regulāri asināmie šādos ceļojošos komplektos, bieži vien atnāk briesmīgā stāvoklī. Un teorētiski mums nebūtu šis remonts jāveic, bet domājot par to, kā ārstiem ar to būs kaut kā jāstrādā, ir bieži situācijas, kad, piemēram, tos pašus kaltus, īlenus mēs dodam saviem cilvēkiem, kas atbild par remontu, mūsu tehniķiem mēs dodam asināt. Jo vienkārši viņi ir tādā stāvoklī, ka viņiem strādāt nav iespējams. Protams, šos te gadījumi tiek fiksēti. Piegādes kompānijai par to tiek ziņots kaut vai ar domu, tāpēc, lai viņi arī mācītos un saprast, kurām lietām ir jāpievērš uzmanība, ja jau viņi ir šo instrumentu īpašnieki un par cik šī instrumenta nestāv tā kā pie mums tie ir līgums uz gadu vai diviem un tā viņi atrodas pie mums un līdz ar to par to, vai tie ir jāremontē un kas ar viņiem ir jādara, atbildam mēs paši. Ja šie komplekti ir regulāri ceļojoši starp slimnīcām, tad tā ir piegādātāja atbildība šajā gadījumā. Protams, ir visādi brīnumi arī redzēti. Mums atnāk instrumenti bez saraksta. Saraksts ir nepilnīgs, jo ir realitātē vairāk instrumenti nekā ir sarakstā. Instrumenti, kas ir komplektā, neatbilst daļēji tiem instrumentiem, kas ir sarakstā pēc kodiem, vai arī saraksti ir ļoti grūti pārskatāmi. Kā piemērs ir noņēma lietotāju, bet, piemēram, atnāk šāds te saraksts. Šis ir īss, bet ja tāds saraksts atnāk uz 10 lapām un ir 3-4 konteineri ierobežots laiks, tad viņi nav pat augošā kārtībā pēc kodiem izvietot, ir ļoti grūti saprast, kas kur atrodas. Tā, es tūlīt atvainojos, es sapratu, ka jūs neredzējāt, jo neuzstāja ekrānu. Tā, tagad jūs redzat, vai ne? Es rādīju šo te sarakstu. Tās ir tikai 3 nepilnas lapas, bet ja tādas ir 10, kā jau es teicu, ja ir instrumentu komplekti, ir 4-5 konteineri, tad ir ļoti grūti tajos orientēties. Un, tas ir mūsu tāda melnā mapīte, tas, ko mums nepatiktu saņemt. Un, kā jau es minēju, instrumentus mēdz atgādāt dažādi. Ir šāds veids, ir bijis vēl savādāk tāda čupiņa ar instrumentiem, protams, pavadu dokumentācijas nav nekādas. Viņi ir uz vienu operāciju konkrētam ārstam pēc pasūtījuma atnesti un arī tam cilvēkam, kas no firmas viņus nes.
un ir kā starpnieks starp divām iestādēm, arī nav īsti izpratne par to, kā būtu pareizi jāapko instrumenti. Protams, ka ir arī šādā veidā noformēta kā zaļajās kastēs, ir transporta iepakojumos, kā vajag. Un kā likums, protams, tas atbilst normām, ar šiem instrumentiem ir vieglāk strādāt, un arī saraksts tiem ir pareizāki. Tātad labais piemērs, to es tūlīt pārnesīšu uz otru ekrānu. Pieņemsim, ir skaidrs bildes instrumentiem, katram sietā sava, ir pat atsevišķi bildes instrumentiem, tas, kas ir ļoti svarīgi mums, kad ir norādīts, šis instruments gan nav tas trakākais piemērs, bet ir cilvēki padomājuši par to, ka ir tiem, kas apstrādā, ir jāsaprot, ka ir instrumenti, kas jaucās ārā un kurus kāp un pareizi izjaukt. Tā kā tas ir tāds labais piemērs. Tas, kas ir, tā problēma nav ilglaicīgi nomātiem instrumentiem, bet šāda problēma pastāv tieši īslaicīgi nomājumiem instrumentiem, kad ja tas ir, piemēram, pirmo reizi šāda tehnika atnāk, vai aprobācijai parasti sagatavojās ilgstošāk, jo tad ārsts ir pazīstams un tas ilgāks process arī operāciju blokam ir iespēja iepazīties ar operāciju tehniku, bet, piemēram, bieži var gadīties tā, ka operācija māsai nav zināma operācijas tehnika, instrumentu lietošanas secība. Nav zināma salikto instrumentu savienošanas un apvienošanas tehnika, jo tie, kas ir saskārušies ar ortopēdijas un traumatoloģijas instrumentiem, ļoti labi zina, ka tas ir tā kā, vismaz manas skolas un bērnības laikā labi pazīstamie konstruktori, kur tev ir jāsavāc viens instruments no vairākām daļām, jāspēj šīs daļas savstarpēji mainīt, aizvietot un izjaukt arī ārā. Tieši tās pašas problēmas līdzvērtīgas ir sterilizācijas personālam, jo ne visiem instrumentiem pēc skata var pateikt, ka šis instruments obligāti jaucās ārā. Šeit ir attēls ar krustenisko saišu plastikas instrumentiem, tā ir pistole. Šis gan ir mūsu patstāvīgais instruments, tāpēc ir visas tās zīmes klāt. Bet, ja jūs šādu instrumentu vienkārši saņemtu bez kādas pavadu dokumentācijas, visdrīzāk jums pat prātā neienāktu, ka šis instruments ir jājauc ārā. Piedāvā viņš ir diezgan ķēpīgi, gan izjaucams, gan saliekams. Tas, kas šī iepriekš rādītais saraksts ar to, kuru parādīt schēmu, kā instruments jājauc ārā, pēc tam jāsliek atpakaļ, tas ir ārkārtīgi rets gadījums. Lielākoties arī paši piegādātāji par visiem instrumentiem, kuri kā izjaucās un saliekās kopā, diemžēl nezina. Un bieži vien sterilizācija tie cilvēki ir tie, kas apmēram pēc skata un empiriskās pieredzes domā, vai šo te instrumentu var izjaukt, vai viņi nevar izjaukt. Un, protams, nepaliek arī bez kāzusiem šī te iemesla dēļ, ka tiek izjaukts instruments, kurš būtībā nebija jaucams, un viņi pēc tam nevar salikt atpakaļ savādākā nosūtot ražotājam. Un, protams, nav informācijas par instrumentu mazgāšanas sterilizācijas īpatnībām, jo šī ir problēma, ar kuru es bieži saskaros arī saņemot jaunus instrumentus, kas tiek nopirkti, jo standarts 17664 to prasa, bet bieži vien šim standartam tiek pieejas formāli, vismaz kas attiecās uz informācijas lapām, kas tiek dotas lietotājiem. Un tādu, lai precīzi informāciju kaut kādiem sarežģītiem instrumentiem dabūtu, ir pat bieži vien jāgriežas pie ražotāja, lai viņš izsūta šo informāciju. Tā nav, diemžēl, pat par sevi saprotama lieta. Lūk, un tā kā ir visas šīs problēmas, un ir šīs situācijas, kad atnāk instrumenti, kas nav zinām, līgums nav noslēgts, vai nav skaidrs, kā pareizi saņemt instrumentus, kas tiek atsūtīti uz konkrētu operāciju. Pats trakākais, atvainojos kolēģiem ārstiem, bet kā ieskaidrot gan ārstiem, gan firmām, kas tiešām, es saprotu, šie cilvēki cenšas nodrošināt ārstu visu, kas viņiem nepieciešams,
Bet, ka tīri fiziski mēs nevaram 8 vakarā atsūtīt 6 konteinerus ar instrumentiem, pārbaudīt, nomazgāt, pieņemt, sakomplektēt no rīta pirmajā kārtā, jo tam nav paredzēts štati, jo mums paliek dežurants, kas apkalpo neatliekamās operācijas. Un šiem te īrētajiem instrumentiem tomēr ir savu citu pieņemšanas kārtību, ar ko tiek galā pat dienas laikā strādājušais personāls. Līdz ar to, tas būtu jārespektē. Nevelti mēs šīs dienas prasām, tālāk es vēl pastāstīšu arī par cik dienas mēs ideālā vēlētos slimnīcā un kā ir noteikts. Nu, un, protams, ko darīt, ja firmas pieņemšanas nodošanas dokumentos aprakstītais atšķirs no realitātes, jo, diemžēl, firmas lielākoties nemēdz pieiet atbildīgi šiem sarakstiem. Ir pat bijuši gadījumi, kad uz jautājumu, vai šie saraksti sakrīt, firmas pārstāvs atbild, ka es īstenībā nezinu. Mēs paņēmām, pēc kataloga, salikām sarakstu, bet viņš pat nav iedomājies pārbaudīt, vai tiešām realitātē tas atbilst. Diemžēl. Principā, kā ir, mums ir izstrādāta instrukcija, kas, diemžēl darbojas daļēji, un mēs vēl projām cīnāmies ar to, lai tiktu ievērot visas prasības. Ir principā noteikti ir jāatrunā, kurš ar kuru saskaņo. Protams, atbildība šajā gadījumā tā ir uz ārstu, jo ārsts ir iniciators jaunai tehnoloģijai un jaunam operācijas veidam. Līdz ar to viņš ir pirmais posms, kas vispār uzsāk šīs sarunas. Un tālāk jau ir, kā katrā iestādē ir pieņemts, kuras ir tās struktūra vienības, kuras noteikti jābrīdina par šādiem komplektiem, par operācijām, cik dienas iepriekš tas ir jādara. Kāda konkrēta informācija par prasībām ir jānosūta piegādātājam, jo es pieļauju, ka piegādātāji var daudz ko nezināt. Viņi tieši tāpat kā mēs mācās. Un jo korektākas un skaidrākas prasības mēs viņiem izvirzīsim, jo viņiem vieglāk būs sagatavot un piedzīvot mazāks iespējas piedzīvot nepatīkamus momentus tajā brīdī, kad viņi atved šos te instrumentu komplektus, mēs pārbaudām, mums kaut kas tur nepatīk. Un viena maza piezīme arī no mūsu pašu pieredzes, mēs tajā brīdī, kad mēs saņemam šos īslaicīgi lietojamos instrumentu komplektus vai arī tos ceļojošos instrumentu komplektus, kas pie mums nestāv pastāvīgi plauktos, mēs noteikti tajā brīdī vienalga kādi, cik labi pavadu papīri arī nebūtu, mēs paši fotografējam sietus, taisam sietu fotografijas. Tas pirmkārt palīdz saīsināt laiku tajā brīdī, ja mums atnāk komplekti bez saraksta, bet arī atrisināt daudz šīs te konflikta situācijas, kad, piemēram, pēc tam firma izvirs pretenziju, ka mēs esam kaut ko pazaudējuši. Tad uzraudot šīs fotogrāfijas, mēs varam sev pasargāt no tā un pierādīt, ka šis instruments nav bijis komplektā, jo tajās brīdī, kad mēs viņu saņēmām, tas arī taupa laiku, ja mums nav laika iet cauri šiem te garajiem sarakstiem. Mēs esam uztaisījuši fotogrāfijas, instrumenti palaisti jau tālāk apstrādes procesā, un tad cilvēks var mierīgi iet cauri un pārbaudīt, kas sakrīt, kas nesakrīt. Vai ir arī tā, ka mums bija šāda viena problēma pēc instrumentu atdošanas atpakaļ firmai, instrumenti piederēja Igauņiem, atnāca pretenzija, ka mēs viena viņu jaunu instrumentu vietā esam ievietojuši vecu savējo. Un tikai pateicoties, šis instruments ir dārgs, viņš maksā 3000, un tas ir mūsu pašu pirktais instruments, ja mums viņš būtu jādod. Tad mūs izglāba tikai fotogrāfijas, kur saņemot bija redzams, ka tur jau ir iekšā šis vecais instruments, tāds universāls TV drokturis ar ātro savienojumu. Un pretējā gadījumā mums būtu jāšķirs no sava jaunā instrumenta un jāpaņem šis vecais nolietotais instruments mūsējā vietā. Jā, starp instrumentu implantu piegādātāju un ārstniecības iestādi ir noslēgts līgums, bet šie instrumentu implanti neatrodas slimnīcā, tie saucamie ceļojušie komplekti. Tad principā ir tā, ka mēs vēlamies, lai
šos instrumentus, implantus mēs saņemt ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms gaidāmo operāciju sākuma. Jo parasti, pat ja šis instruments ceļo, saraksti mums jau lielākoties ir, par cik ir noslēgts līgums. Mēs taisam savus sarakstus, bet ir nepieciešams pēc šiem sarakstiem, lai var mierīgi pārbaudīt, lai šiem instrumentiem var iziet cauri, lai viņus var mazgāt, jo pilnīgi pareizi, kā tika uzsvērts jau arī iepriekšējā lektora, ko saka, nevienu šo nomāto instrumentu pat taisno uz zāli mēs dot nevaram, jo mēs nezinām par to kvalitāti. Un kvalitāte ir visāda, sākot no bojātiem instrumentiem, no neasiem kaltiem, līdz pat asiņu pleķiem, kaulu gabaliem un tā tālāk, kas ir neizjauktiem instrumentiem, kas ir jaucami, un līdz to viņi nav pareizi nomazgāti. Līdz ar to ir šīs, mūsu slimnīca ir izvirzījusi, mēs esam pieņemuši, ka mums ir šīs 3 darba dienas ir nepieciešams. Jo bieži vien ir tā, ka firma atved instrumentus un labu gribot, viņi jau informē ārstus, ka instrumenti ir slimnīcā, bet diemžēl tas ir tas, par ko cilvēki nepadomā, ka tas, ka instruments nonāk slimnīcā, nenozīmē, ka viņš tūlīt pat var nonākt operāciju zālē. Ja operācija grib veikt ar kvalitatīvi apstrādātiem instrumentiem, mums ir jādod laiks. Un, principā, tas, kā tas ir pie mums atrakstīts, ārsts piesaka instrumentus piegādātājiem uz noteiktu datumu, saskaņo ar nodaļas vadītāju, informē par to operāciju nodaļas vadītāju vai atbildīgo par instrumentiem. Un atbildīgais par instrumentiem tālāk sazinās ar firmu. Ja firmai nav zinām piegādāšanas noteikumi, mums ir instrukcijā atrakstīts gan par sarakstiem implantiem, gan par to, kādiem ir jābūt sarakstiem ar visām bildēm, instrumentiem no firmas puses. Un tie instrumenti un implanti, kurus ir paredzēts turēt slimnīcā patstāvīgā lietošanā uz visu līguma darbības laiku, tie ir lielākoties protēžu komplekti. Tātad informācija par jauno līgumu saņem gan operāciju bloks, gan sterilizācijas nodaļa. Šiem te piegādātājiem, ja viņš ir jauns un nav jau zināms pazīstams mūsu kārtību, mēs aizsūtam mūsu prasības instrumentu un implantu piegādēji. Tāpat, ja nepieciešams, pēc mūsu pieprasījuma tiek organizēta, vai nu pēc sterilizācijas vai pēc operācijas bloka vadītāju pieprasījuma tiek organizēta apmācība. Un šajā gadījumā, ja tā ir jauna sistēma, un mums tā ir pirmo reizi, tad mūsu prasības aug, un mēs gribam nedēļu laika, lai ir laiks sastādīt sarakstus. Jo tas nav, ir jāatcerās, endoprotēzēšanā tas nav viens konteiners ar 20 vai 30 instrumentiem. Tie ir 3, 4, 5 konteineri, kurās katrā ir 30, ir pat 40, un ir arī 50 dažādi instrumenti. Un instrumenti ir ļoti īpatnēju formu, ar ļoti interesantiem nosaukumiem, kurus no angļu valodas iztulkot tā, lai cilvēks, kurš komplektē, saprot, kas viņam ir jāņem rokā no tā visa, ir ļoti grūti, tāpēc mūsu komplektu saraksti ir ļoti specifiski izstrādāti. Mēs gan ievietojot instrumentu kodus, fotografēt instrumentu atsevišķas bildes, kā arī liekot komplektu kopskatu ar sanumurētiem pozīciju cipariem, lai cilvēkiem vieglāk un ātrāk orientēties. Līdz to, pat cik šie saraksti tiek izstrādāti ar ļoti lielu precizitāti, tas, protams, aizņem laiku. Un kādas ir mūsu piegādes prasības? Piegādātājiem tātad ir, gan mēs informējam par to, cik dienas iepriekš mēs vēlamies saņemt instrumentus, bet, kā es saku, praksē nevienmēr tas ir iespējams, jo sevišķi, ja šie instrumenti ceļo no Polijas, no Igaunijas, no Vācijas, šos instrumentus izmanto ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Bieži vien šie plānu kalendāri ļoti cieši saplānoti, un mums ir jālec pāri saviem principiem un jāmeklē ātras izējas no situācijas, kas attiecās uz instrumentu pieņemšanu. Uz instrumentu apstrādi mēs ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām gadījumu, kad mēs esam atļāvuši no citurienes saņemt sterilu instrumentu komplektu, pat taisno dot uz operāciju zāli. Un šajā ziņā mums ir liels atbalsts operāciju bloks, kur māsas ļoti labi saprot šo situāciju, un viņas arī dara visu, kas ir viņu spēkos, lai šādu situāciju būtu pēc iespējas mazāk.
Tātad noteikti ir komplekta numuri, nosaukums un skaits. Un tas, ko mēs uzsveram, mums vajag instrumentu saraksti, katram sietam savs saraksts ar instrumentu kodiem, nosaukumiem un attiecīgās pozīcijas instrumentu skaitu. Un, protams, ļoti gribētos arī instrumentu komplekta attēlu, jo fonā man te ir dažādas bildes. Jūs redzat, ka bieži vien šos instrumentus pēc skata pateikt, kā viņu nosaukt, lai cilvēkam būtu skaidrs, ko viņam jāņem rokās, ir tiešām ļoti grūti. Nu, protams, ja komplektā ir kāds komplicēts uzbūves instruments, kur pirms apstrādes ir jāizjauc, ir jābūt pievienotai instrumentu izjaukšanas un salikšanas instrukcijai, un nepieciešamiem instrumentiem, ja tādi ir vajadzīgi, nevelti mums ir tā kā rīktīgā remonta iestādē, mums ir visu izmēru veidu skrūvgrieži, stāv nesterili, tāpēc, ka bieži vien atnāk instruments, kurš izrādās ir jāizjauc, bet viņam ir skrūve, un kurai ir jāpiemeklē skrūvgriezs, jo viņš komplektā nezinu, kāpēc nav paredzēts. Arī tādas situācijas ir. Kādas ir būtībā prasības instrumentu atdošana atpakaļ firmai pēc piegādātājiem pēc lietošanas? Principā arī jebkuram, vai arī slimnīcai, ja mēs, piemēram, esam no citas slimnīcas instrumentus dabūjuši. Tātad tikai pilns apstrādes cikls, tā ir mazgāšana, dezinfekcija, jo netīrus instrumentus transportēt apkārt drīkst tikai ārkārtējas situācijas gadījumā. Ja ir slimnīca palikusi bez ūdens, ir kaut kāds cits ČP, normāli transportēt uz jebkurieni ārpus slimnīcas drīkst tikai nodezinficētus instrumentus. Sterilizāciju mēs vienmēr neveicam, veicam tikai tad, ja tiek prasīti. Mums ir, piemēram, firma, kas sūta instrumentus no Vācijas, tad tie strikti tiek, vai kādreiz tie, kas tiek sūtīti uz Poliju, tie tiek sterilizēti. Viņi netiek pakoti krepā vai kā savādāk, jo tur ir parasti savu transporta konteineri, bet viņi vienkārši tiek ielikt iekšā, nosterilizēti. Tiek atstāti indikātori kā pierādījums, ka šie komplekti ir bijuši sterilizācijā. Tas, lai samazinātu bioloģiskās infekcijas pārvadāšanu pāri robežām. Nu, noteikti pieņemšanas nodošanas dokumenti, vai tā ir mūsu forma, vai tā ir piegādātāja veidlapas forma, un instrumenta apstrādes apliecinājums. Tā ir vienkārši veidlapa, kurā mēs apliecinām to, ka šie instrumenti ir izmantoti, ka viņi ir dezinficēti. Nu, un tad, ja viņi ir sterilizēti, tad mēs norādām arī, ja ir dezinficēti ar ko, un, ja ir sterilizēti, tad ir iekārtas numurs un cikla numurs arī tiek norādīts, lai vajadzības gadījumā pēc pieprasījuma mēs varam iedot pilnu informāciju par sterilizācijas ciklu datiem. Ja instrumentus ir šie instrumenti, kas pastāvīgi guļ pie mums, bet konkrētos vajadzības gadījumos piegādātājs vērš pie mums ar lūgumu uz kaut kādu laiku šos instrumentus aizdot citai slimnīcai, tad ir, kad piegādātājs to saskaņo gan ar valdi, ar centra vadītāju, ar operāciju nodaļas vadītāju, un vēlams šo apstiprinājumu saņemt ne vēlāk kā 36 stundas iepriekš, jo arī šie komplekti, viņi ikdienā mums nesterili komplekti praktiski nestāv, viss ir sterili, tātad šie bieži vien slimnīca, mēs šos komplektus, ko piegādā firma, pārveidojam pēc savas vajadzības, lai tie aizņem pēc iespējas mazāk vietas. Tāpēc pirms atdošanas varbūt viņi ir jāpapildina, jāpārliek oriģinālajos iepakojumos. Līdz to tas aizņem laiku. Un, protams, kā mēs gatavojam arī ļoti rūpīgi šo pavadu dokumentāciju, kuru es jums parādīšu mazliet vēlāk, jo, manuprāt, tas varētu būt kā viens no piemēriem, jo tā ir tāda veida dokumentācija, kāda es ļoti priecātos saņemt arī no citām iestādēm un arī tā skaitā no piegādātājiem atpakaļ, gan pēc lietošanas, gan arī, ja viņi mums aizdod instrumentus uz apstrādi. Tātad atdošanu, jebkurā gadījumā mēs saskaņojam ar visiem, kas par to atbild, vispirms ar atbildīgo ārstu,
jo ir bijuši dažādi varianti. Ir bijis, kad ārsts ir apsolījis šo komplektu, ka piegādātājiem atdos, bet pēkšņi parādās pacients, kuram ir nepieciešama operācija, un tad ir ļoti ātri mainīti šie te, un ir svarīgi, ka mēs saņemam šo informāciju par to, ka mums pēkšņi ir ieplānot vēl vienu operāciju, ka mēs nedrīkstam. Jo komplektus mēs dodam atpakaļ paļējus, nesterilus, pēc tam, kad mēs esam pārbaudījuši. Jo tas ir tas, kas man ļoti nepatīk. Mēs neusticamies arī sev pa lielam, jo tā ir instrumentu materiālo vērtību nodošana starp divām dažādām iestādēm, un man ir jābūt 100% pašai. Es runāju mūsu nodaļai, jo man ir cilvēki, kas pie tā strādā, 100% jābūt pārliecībai, ka tur ir tiešām viss atbilstoši sarakstam, jo visur strādā cilvēki, un ir dažādi. Ir kādreiz, kad kāds instruments netiek ielikts, ir kāds instruments ir ielikts bojāts. Arī mēs neesam eņģeļi, un nav tā, ka mēs 100% nekad nekļūdamies. Tad, lai izslēgtu šo kļūdu iespēju, kas var radīt konfliktus starp organizācijām par to, kurš pie kā ir vainīgs un par ko ir atbildīgs, mēs esam tie, kas pirms sūtīšanas attaisam personiski pārbaudam, veidojam šīs fotogrāfijas, pirms mēs atdodam instrumentus citam lietotājiem, vai atpakaļ firmai, vai uz citu slimnīcu, tam nav nozīme. Un tad, principā, ir tā, ka mēs, dodot instrumentus lietošanai citai slimnīcai, mēs vienmēr interesējamies, uz kuru slimnīcu iest, jo tiek drukāts ārā komplektu saraksts. Ir informācija par instrumentu kopšanas prasībām, ja tās ir īpašas, ja, piemēram, mēs dodam savus motoru instrumentus, tad mēs dodam līdzi arī informāciju par to, kā viņus drīkst apstrādāt. Ja ir tāda nepieciešamība ceļš, ja tie ir mūsu personiskie instrumenti, tad par to izjaukšanu un salikšanu šiem te izjaucamajiem instrumentiem, ja tādi ir, un pilnu aprakstu instrumentu iepakojumam, lai ir zināms, ja tur ir komplekta numuriņi, tad cik viņu ir, ja ir sieti, tad cik viņu ir, ja ir papildus iepakojums, mēs, diemžēl, neesam vēl tikuši vaļā no autiņiem, bet pēc Gundara lekcijas man jau ir mērķis sākt ar implantu komplektiem. Paldies par idejām. Sterilizētus mēs dodam tikai tad, ja lietotājs to īpaši prasa. Ja lietotājs to nav prasījis, viņš saņem tīrus dezinficētus. Par to, ka tas noteikti ir jāpainteresējas pie attiecīgās slimnīcas, mums arī ir pieredze, jo mēs ieradumam aizsūtījām dezinficētus, un šajā te otrā slimnīcā cilvēki bija šokā, jo viņi bija plānojuši uzreiz jau lietot. Un viņi nezināja, mēs nezinājām, ka viņi pieņem sterilus, viņi nezināja, ka mēs principā atdodām nesterilus, lai arī viņi var pārbaudīt no savas puses, vai viss ir kārtībā pirms lietošanas. Un mums ir vesela dokumentu paka, kas parasti iet līdzi instrumentu komplektam, kas tiek atdots šai te citai, it sevišķi, ja tā ir cita slimnīca, kas to visu lietos. Tātad tā ir šī iepakošanas lapa, kur ir norādīts saraksts ar instrumentu komplektu nosaukumiem. Ja ir numurs, tad šis numurs tiek minēts. Ja ir speciāls papildus transporta iepakojums, tā kā, piemēram, ja tas būtu krepā pakots instrumentu komplekts, tad viņam būtu jāparedz speciāls papildus iepakojums, lai viņu varētu pārvedāt. Kā arī apstrādes apliecinājums ir no mūsu puses, ka viņš ir, pat ja viņš nav sterilizēts, arī dezinfekcija ir apstrāde, kurai nepieciešams dokumentāls apliecinājums. Tad ir, ja mums nav pārliecība, ka šajā iestādē ir sterilizācijas nodaļa ar pieredzējušu personālu, šī lapa gan netiek izmantota jau gadus 6, jo mūsu līmenis Latvijā ir ļoti stipri audzis kopš brīža, kad šī veidlapa tika izstrādāta, un tāpēc lielākoties viņu nevajag. Ja mēs dodam savu personisko osteosintēžu instrumentu ar mūsu implantiem iekšā, vai arī ir tā, kad ir šie tīrēti osteosintēžu instrumentu komplekti, bet implanti, kas tajos ir iekšā, ir mūsu pirktie, tad tiek atrunāta šī kārtība, kā slimnīca, kas izlietos mūsu implantus, atskaitīsies par viņu izlietojumu, lai mēs no firmas dabūtu šos implantus atpakaļ.
Tātad ir šī uzskaite un ir instrumentu komplektu sarakstī, ja tie ir nepieciešami. Tātad implantu uzskaite ir šāda. Nu, tur ir ļoti, ļoti vienkārši kataloga numurs, implantu nosaukums. Kataloga numuru un implantu nosaukumu var lietotājs dabūt no instrumentu sarakstu lapas. Šī ir šī instrumenta apstrādes veidlapa, kā ir instruments pareizi jāapstrādā, bet, kā jau es teicu, viņa netiek jau lietota gadus 6, jo iestādes, kurām mēs dodam savus komplektus, tajās ir augsta līmeņa dezinfekcijas nodaļas, kur instrumentu apstrādes nodaļas, kas ļoti labi zina, kā instruments ir jāapstrādā pareizi. Nu jā, medicīnisko ierīču apstrādes apliecinājums, par kuru es vairākas reizes runāju, šis ir minimums manā uztverē, kur tiek atzīmēts, ar ko ir apstrādāts, tie ir mūsu līdzekļi, ar kuriem mēs strādājam, kā arī, ja tiek sterilizēts un dots sterils komplekss, tad ir pilna informācija par to, ar ko tas ir sterilizēts un kad. Un šīs te lapas otrs eksemplārs paliek pie mums, līdz ar to, ja ir nepieciešams iestādē, kur izmanto instruments iegūt precīzi informāciju gan par visiem nosacījumiem sterilizācijas vai dezinfekcijas cikla laikā, mēs to varam viņiem izdrukātā veidā iedot. Un tas, ko es saku, kas ir ļoti svarīgi, mēs līdz dodam savus šos te komplektu sarakstus ar visām bildēm. Tas ir, ko es minēju, lai būtu vieglāk darbiniekam orientēties, viņi ir pozīcijas numuri. Līdz to es zinu, ka numuri 1 ir slīdāmurs arī tad, ja es ne rīt, ne vakar nesaprotu no instrumentiem. Un, ja pieņemsim, ir TN instrumentu, šis te cits instrumentu komplekts, un ja tiek doti līdz implanti, arī implantiem ir atsevišķs saraksts, kur ir gan kods, gan izmērs un skaits komplektā, pēc kura arī šī slimnīca var šos instrumentus norakstīt. Pēc savas pieredzes ir tā, ka šie instrumenti pakā, mēs varam teikt, transportētājiem visu, ko gribam, lielākoties nonāk operāciju blokā, un nevienmēr operāciju bloks informē pēc tam sterilizācijas nodaļu, kam tālāk šie instrumenti ir jāapstrādā, tāpēc parasti mēs vienmēr cenšamies sazināties ar attiecīgās slimnīcas sterilizācijas nodaļas vadību, viņiem pārsūtīt e-pastos mūsu sarakstus, lai cilvēki bez problēmām var strādāt un savākt kopā instrumentus, kuru visdrīzāk viņiem tādu komplektu nav un pieredzes ar šiem instrumentu apstrādi un savākšanu arī nav. Bet, protams, ir bijis visādi. Mums arī bija ļoti interesanta pieredze sadarbībā ar Gundaru, kad mēs devām ārstam līdzi komplektus uz operāciju, un es zvanu Gundaram, aizsūtu visu to dokumentāciju, sarunājumu, kurš atvedīs šo komplektu apstrādāt atpakaļ, lai ārstam nesagādātu liekas problēmas. Bet man neienāca prātā, ka arī operāciju blokam ir šī informācija jānosūta, un ārsts mums atbrauc atpakaļ ar nemazgātiem, netīriem instrumentiem, jo operācija bloks ir pat taisno viņam šos instrumentus atdevis. Un, protams, tā kā man neienāca prātā iesaistīt ārstu un teikt, ka viņam nebūs ar šo instrumentu transportu jānodarbojās, jo man likās tas pats par sevi saprotams, bet to visu mēs piefiksējām tad, kad Gundars man vakarā zvanu, saka, zini, tavi instrumenti nav atnākuši, un tad jau sākās meklēšana, kur šie instrumenti varētu būt pazuduši. Tā kā arī tādas situācijas gadās, no tā viss mēs neesam pasargāti, un tā bija mana pieredze, ar kuru es tagad dalos, un es ļoti priecātos, ja piemēram šo te dokumentēšanu tiem instrumentiem, kuri ceļos ar dažādām iestādēm Latvijas robežās, mēs varētu pārņemt un uztaisīt visu vienādu, lai tiešām ir vienādi ērti visiem ar to strādāt. Lūk, tas ir viss no manas puses. Paldies par jūsu izturību, ka klausījāties. Ļoti priecāšos saņemt kādu atpakaļsaiti. Tā ir mūsu slimnīcas vāverīte. Viņa tiešām nāk mums pie putnu barotavas regulāri sēž un ēd. Tā kā sveicieni no Ziemas traumatoloģijas slimnīcā.